Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien mēs tiekamies šeit, mūsu mīlestības salā, šajā jaukajā 2 vai arī vairāku sirdžu sadarību vietā, kur satiekās sirdis un sadodas rokās dvēseles. Ik vakaru 7 vakarā esam mēs šeit kopā šī jaukā raidījuma vadītājs un mani kolēģi. Gastroentomologs, maizes kastes meistars, vairāku gripu epidemiologs, numerologs, proktologa grāda, īpašnieks vēsturē, astronomologs Mārīte. Kā arī mans labs draugs, kapitāns, baznīcas kungs un vienkārši cūku taku pazinējis vectēvs. Cik jauki un patiesi ir šī pavasara ziedi, tik jauki un patiesi ir mūsu galvenie šī stāsta šodiendienas varoņi. Šodiendienas galvenā varone ir sieviete. Vārdā Irēna. Irēna Miesa, dzimusi Vecpiebalgā, bet tagad dzīvē vīlusies sieviete. Dzīva miesa nav žēlojusi. Un tas ir redzams un skaidri arī sajūtams tepat pie mums studijā. Iepazīsimies tuvāk. Muna zelta astroloģisko kartām saka, ka sīvīte ir lauva, dzimusi lauvas horoskopā ar lauvas jūtom. Un ko man saka muna zvaigžņu gromotam? Un ja vienā mēģina īlēt 3 ml sārskobi šķēduma uz viņas ar pīci, otrā 3 ml koncentrātis sārskobi šķēduma. Obos mēģinās īber arī dzels skaidenis, otru mēģini mazlīt pasilda, īveitoja varas sulfāta šķidruma. Un uz plāksneitis, kas ir no stikla, uzpilna 2-3 pilīņus. Ja, un to man saka muna zvaigžņu karta. Jo lauvom nav tesmiņa. Paldies, Mārīt. Un tagad došu vārdu vectēvam. Man rādās, ka mūsu varonis nav braucis šos ceļus. Ir ievai zieds, ir kastanim vītols. Mūsu varonis, sieviete daļā, skaistumu redzējusi varbūt kādreiz, bet tagad viņai jau ir grūti. Irēna, varbūt tu padalīsies par savām iepriekšējām attiecībām. Saki, kāpēc tā sanāca? Labvakar. Jāatzīst, ka ir nācies vilties, varbūt arī ne tā saprast, varbūt arī kaut ko pārprast, bet tomēr mēs visi esam cilvēki. Jūs vairākās reizes bijāt kopā? Es biju drēbniece. Viņš montē šuvmašīnas. Interesanti. Cik pelna viņas ģimene? Bet kas jums tieši nesanāca? Kur bija tas šķērslis, kur bija tā adatiņa, kas lika jums tomēr šķirties? Viņu atlaida. Un, ja godīgi, es tam neredzēju nekādu pamatojumu. Man likās, ka viņi nežēlīgi izrīkojās pret viņu, bet viņš ieslēdzās sevī. Viņš bija daudz romantiskāks. Viņš sociālajā vidē vispār nedzīvojās, un tas man pat ļoti patika viņā. Un es pilnīgā porlīcībā pīkreitu Čeļabinskis meteorītam. Kas ir Čeļabinska? Par to
kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Man fascinē šie vadītāji. Man tāds sajūta, ka vienkārši viņi ir ielikti īstajā vietā, tur, kur viņiem arī jābūt. Jā, vai ne, Daini? Jā. Es jūtu, ka jūsam arī sirdsrātes arī ir atstotas uz sejas. Ziniet, tas bija tā kā kaut kādā vecā padomju filmā. Kā tieši? Es stāvu uz perona un gaidu viņu. Un viņš? Negaidīja mani. Tad sanāk, ka bija Sāpīgi. cita sieviete. Ja viņš negaidīja jūs, Es ceru, ka tās bija tīri finansiāls problēmas. jūs sevi mierinat ar to. Vai es tiešām tik dumi izskatos? Varbūt pie vainas bija alkohols. Varbūt arī tā ir. Daini, vai mēs sestdienas pirkt iesim? Jā? Nē, es tā arī domāju. Tad jūs esat šķīrušies vai vēl tā kā nē? Nu jāatzīst, ka mēs tā arī nekad īsti nebijām kopā. Bet tās sajūtas ir tādas, ka pat 1000 taurentiņu kuņģī plivina savus spārniņus, un tas ir maz. Un tas ir maz. Vai ar to pietiks? Lai miesa atrastu savu līdzinieku un savu draugu šodien, to paskatīsimies. Laiks iepazīties ar šodiendienas kavalieriem. Un mūsu pirmais šīs dienas kavalieris ir Dainis. Dainis ar savu pirmo mīlestību iepazinās cietumā, bet pirmstermiņa atbrīvošana šķīra šo savienību. Lai gan vairākas reizes Dainis centās šo savienību atjaunot, nonākot atpakaļ tajā pašā vietā, kur mīlestība bija radusies, šodien viņš ir pie mums studijā. Sagaidām ar aplausiem! Dainis tāds kautrīgs ir, bet varbūt par Dainu varētu pastāstīt viņa draugi. Zintnieks un sen neredzētais. Zintnieki, pastāstiet lūdzu par Daini, kāds viņš ir ar meitenēm attiecībās. Dainis ir ļoti kautrīgs. Dainis, mans draugs, es viņu pazīstu jau no pašas bērnības. Mēs kopā smilšu kastē spēlējāmies ar spēlītēm. Tad mēs ar Daini sākām iet pamatskolā. Sākām ļoti neveikli, par mums visi smējās, jo mēs bijām, kā teikt, atstumtie puikas. Sakiet, vai tagad kaut kas ir mainījies? Precīzi nekas. Joprojām mēs ar Daini staigājām tikai divatā vien, bet mums ir arī, kā teikt, sapņi par ideālu sievieti. Sakiet, zintnieki, varbūt jūs zināt sīkāk, kā Dainis vīlās savās attiecībās pirmajās. Dainis savās pirmās attiecībās sāka vilties arvien biežāk un biežāk. Viņa hobijs bija kāpt uz grābekļiem, bet grābekļa kāti kļuva īsāki. Varbūt trešais draugs, sen neredzētais, varētu izstāstīt vismaz kādu joku. Tagad ir gavēnis un, diemžēl, mūsu trešais draugs nerunā. Nu skaidrs. Tātad turpināsim. Ar ko Dainis pārsteigs Irēnu, skatāmies tālāk. Man ir jautājums Daina draugam, tam, kurš runā. Kādas jums ir attiecības ar jūru? Es mācos uzņēmē darbībā jau 3. kursā. Un cik es saprotu, būs bakalaurijas drīz pabeigts. Jā. Jā, ļoti labi. Skumji. Daini, kādas ir tavas attiecības ar fotografēšanu? Man ir attiecības ar fotogrāfiju. Man ļoti patīk, jā, fotografija. Ir kaut kas tāds, ko es nesaprotu. Intervija ir beigusies, un es gribētu jautāt tagad kolēģei Mārītei, kā ir ar to sadarību? Paldies, draugs vodotojs.
Man zvaigznis un elementi un visas fiksācijas saka tā, ka svins ir tī, kur ir svins, bet lielākos attīcības man rodīs veidojās sen neredzēto un zinātnieka lomā. Ko jūs vēl paši nesaprotat, bet zvaigznis nūzastosīs savos menstruālajos ciklos un viss būs skaidrs. Vēl man ir viena piebilde par mūsu varūni un otru varūni, kur laikam da gola nav viss skaidrs, tāpat kā kīula pavasarī ir tikai vīna. Un tas ir vadētojs, kam ir spičkes. Es domāju, ka viss ir skaidrs, un mēs pazaļaunam uz visom zvaigžņu mīdarbībām. Jā, bet kāds gaidāms rīt laiks? Tas ir ļoti labs vaicojums, par ko var diskutēt nokušajā raidījumā. Un reit laiks būs vienkārši laiks. Līkom laiku. Jā, man gan liekas, ka ir dzirkstelīte starp Irēnu un starp Daini nepārprotama. Kā tev liekas, vecstāva? Ir ceļi, pa kuriem var iet, ir ceļi, pa kuriem var braukt. Ir katram savs jūras velšu galds. Jā, ļoti labi, es īstenībā labāk nebūtu pats arī pateicis. Jā, tā ir, un man liekas, ka Marīt mēs varētu arī tā kā uztaisīt kopīgu karti zvaigžņu mūsu jaunajam, ja godīgi jaunajam pārim. Jā, nu man jau tas nebija interesanti, jo es visu zinu. Nu jā. Un, es nezinu, kas jau tī veidosīs, bet tad, kad... Man rādās, ka dzīve būs laimīga. Es nezinu, tad, kad gaļu neizsolēju, tad jau neizsolēju. Bet, kuru gan izvēlēsies Irēna, ir viņas pašas rokās. Manās rokās. Un būs Irēnas rokās. Bet jautāsim pašai Irēnai. Irēna, kā tev liekas, kurš tev patīk vairāk no šīm 3 daļiem jaunekļiem? Ziniet, es esmu gatavs aizvērt acis uz jebkuru netikumu, kas varbūt sākotnēji spiežas ārā. Man liekas, ka Irēnai ir vīrietis. Beidz čalīt normāli vecina. Kāpēc viņai pieš? Tāda tagad ir moda tām sievietēm. Viņi atkāpjas uz turieni atpakaļ. Viņi būs kārtībā. Bet, kad es uz viņu paskatos, viņa man neliekas simpātiska sieviete. Jums saskan. Gan jau katrā slēpjas kaut kāds zelta stariņš, kuru es esmu gatava iemīlēt. Un tas, es jūtu pilnīgi ir Dainis. Mums ir pāris! Irēna un Dainis! Dainis un Irēna! Jā, cienējamie skatītāji, šovakar mīlestība uzvirmoja pie mums studijā. Mums ir pāris, Dainis un Irēna. Cerams, ka viņu ceļš būs rozītēm kaisīts un varēsim svinēt pēc neilga laika kāzas. Šovakar tas arī viss, dārgie skatītāji. Rīt būs jaunas tikšanās un jauna mīlestība. Rīt būs jaunieši Aivars, Esmeralda, Ziema un Viktors. Kas būs rīt, tas būs rīt. Uz tikšanos, visu labu!